Darbie brāļi, māsas Kristu, šīdienas evaņģēlija lasījums mūs aicina pārdomāt Jēzus dzirdētās līdzības par apslēpto mantu un par dārgo pērli. Šīs līdzības ir veids, kā labāk izprast dzirdēto evaņģēlija vārdu. Tas ir veids, kā smelt garīgos dārgumus, lai spētu ticēt un palikt vienotībā ar Jēzu. Un tā spēj saprast ik viens cilvēks. Ne tikai, kas ir nobeidzis augstskolu, kas ir studējis teoloģijas fakultātē, studējis svētos rakstus, bet arī mēs ticīgie cilvēki, klausoties Jēzus līdzības, spējam saprast, ko Dieva vārds mūs vēlas pateikt. Un katrā līdzībā ir apslēpta dievišķā gudrība. Un ja mēs tajā iedzinamies, mēs spējam šo dievišķo gudrību atklāt un atvērt savu sirdi ticībā žēlastībai. Tātad līdzība ir viens no veidiem, kā palīdzēt cilvēkam saprast, dzirdēt to Dieva vārdu, lai mēs varētu atvērt savu sirdi ticībā žēlastībai. Tāda ir kristīgā ticība. Tur nav tādas pārāk lielas cilvēciskās gudrības. Jo evaņģēlija vārds nav filozofiska mācība. Varbūt evaņģēlijā mēs varētu atrast kādu filozofisku atziņu vai cilvēcisku gudrības kādu graudu, bet evaņģēlija vēsts ir Dieva vārds. Tā ir svētā gara žēlastība. Un tāda ir kristīgā ticība, Jēzus sludinātas evaņģēlijas ir saprotams ikvienam cilvēkam. Un tas ticīgam cilvēkam ir lielākais dārgums, ko viņš var iegūt savā īpašumā. Līdzībā par apslēpto mantu, dārgo pērli, Jēzus norāda uz tiem dārgumiem, kas slēpjas viņa mācībā. Tā ir vairāk nekā Mūzum atklātie 10 Dieva baušļi. Jēzus savā mācībā izskaidro tuvāk Dieva gribu, ne tikai 10 Dieva baušļus, bet tā arī atklāja, kāds ir ticīgā cilvēka garīgais pilnības ceļš, atklāja patieso cilvēka vērtību un aicinājumu virs zemes, atklāja debesu valstības noslēpumus. Un sekot Kristu, mēs apliecinām savu ticību dzīvajam Dievam, mēs tiecamies pretī savam dzīves mērķiem. Jēzus mūsu dēļ ir ienācis šajā pasaulē, lai liecinātu par Dieva mīlestību, ka viņš vēlas glābt katru no mums. Viņš ienāca šajā pasaulē nomirtu par mūsu grēkiem, lai augšām celtos. Tādā veidā apliecinot, ka viss, kas par viņu ir sacīts vecajā derībā, svētos rakstos, ir piepildījies viņa personā. Un viņa liecība ir svarīga visai pasaulē, jo, lai neviens no mums nedzīvotu grēkā, lai mēs iemantotu jaunu sirdi, kura ir paklausīga Dievam. Un, protams, mēs zinām, ka cilvēkam nav viegli atteikties no savas pagātnes, ļauniem ieradumiem. Ja mēs esam lasījuši svētā Ignācija no Lojolas biogrāfiju, viņa dzīves liecību, tad mēs tajā atradīsim daudz tādu arī notikumu viņa dzīvē, kas liecina, ka sākumā viņš nemeklēja Dieva valstību savā dzīvē. Nebija ļoti dziļš ticīgs cilvēks, kas bija atvēris savu sirdi dzirdētiem Dieva vārdam. Viņš sapņoja kļūt par labu armijas virsnieku, bet Dievs izmaina viņa plānus. Viņa dzīves plānus viņš karā
tika ievainots un nokļuva slimnīcā, kurā viņš pavadīja ilgu laiku, kamēr izārstējās, bet par šo laiku viņa rokās nonāca svētie raksti, svēto dzīves apraksti. Un tā bija dievišķā gudrība, kas viņu uzrunāja sirds dziļumos, un viņš pilnīgi pārveidojās. Viņš atmeta domas par armijas virsnieka karjeru un vēlēs savu turpmāko dzīvi veltīt Dievam. Tad viņš izveidojas Jēzuītu ordeni, kura devize at majoram dei gloria, un šis Jēzuītu ordenis ir pazīstams visā pasaulē. Redziet, kādā veidā Dievs spēja uzrunāt cilvēku un pārveidot viņa dzīvi. Bet ja Dievs mums piedod tik liels dārgumus, tad kāpēc mums neizvēlēties šo pestīšanas ceļu, kāpēc mums nepieņemt savu krustu? Jo ko tas līdzēs, ja mēs iemantosim visu pasauli, bet dvēseli pazaudēsim mūžībā? Amen.